Noziegumi, ko ir paveikusi tā saucamā Latvijas valsts pret mani, Mareku Markusu, maniem bērniem, Robertu Danielu un Emīliju Markusi, kā arī pret maniem tuviniekiem, maniem radiniekiem, brāli, māsām, vecākiem. Jautājums, vai jums tas būtu pieņemami, ka pēc tam, kad nolaupa jūsu bērnus un jūs viņus nesatiekat, neredzat, nevarat parunāties ar viņiem, manā gadījumā drīz jau 4 gadus, vai jums tas būtu pieņemami, ka šāda situācija attīstās tieši šādi un ka jūsu bērnus nevar satikt arī jūsu radinieki? Manā gadījumā mani bērni nesatiek arī savus brālēnus un māsicas. Kā kas tāds ir pieļaujams? Kad par ko šādu atkal un atkal raksta mani tuvinieki Jūrmalas bāriņtiesai un dažkārt arī citām Latvijas institūcijām un iestādēm, tad bieži vien atbildēs saņem vai nu formālu atrakstīšanos, ignoranci un visbeidzot bloķēšanu. Es padalīšos ar jums savas māsas Ilonas, kas dzīvo Dānijā, pēdējo dienu pieredzi, kur viņa atkārtoti aizrakstīja jau pieminētajai Jūrmalas bāriņtiesai. Viņa aizrakstīja arī citām iestādēm, kurām būtu jāuzņemās pilna atbildība par nodarīto pret maniem bērniem 2020. gadā un sekojošajos gados. Tāpat arī atbildību par nodarīto pret mani. Manās rokās tulīt būs vēstule, pavisam īsa, kurā būs pateikts, ko mana māsa, tāpat arī citi mani radinieki, ir jautājuši un pieprasījuši. Tātad mana māsa Ilona, tāpat arī citi mani tuvinieki, ir taujājuši pēc iespējas satikties ar mana brāļa Mareka Markusa bērniem, Emīliju Markusi un Robertu Danielu Markusu. Bērnu māte Kristīna Ruģela Kārkliņa nav mums sasniedzama, kopš viņa nolaupīja Marekam iespēju tikties ar bērniem 2020. gada decembrī, pamatojoties uz meliem par Mareku. Šos melus Mareks ir atspēkojis ar uzveju, un tam ir pierādījumi, ka Kristīna nolaupīja bērnus ar iestāžu palīdzību. Ir visiem pieejama Mareka YouTube kanālā un tiesas dokumentos. Līdz šim gaidījām un cerējām, ka situācija tiks atrisināta godīgi, ar attiecīgo iestāžu palīdzību, un mums būs iespēja tikties ar Mareku un bērniem. Taču rit 4. gads, un nekas nav ticis darīts, lai atjaunotu tēta un bērnu attiecības. Secinām, ka attiecīgās iestādes kā bāriņtiesa un citas ir darījušas visu, lai iznīcinātu šo dabisko nepieciešamo saikni starp tēvu un bērniem. Mareks turpina bērnus meklēt, un viņš nav viens. Aiz viņa stāvam mēs, kā ģimene, un arī Mareka draugi un dombiedri. Un mums ir zināma melu pret Mareku vēsturē. Tātad es un mana ģimene pieprasām sagādāt mums iespēju atjaunot kontaktus ar Mareka bērniem un satikt viņus tuvākajā laikā, lai mūsu 3 bērniem būtu līdzīgas tiesības un iespēja tikties ar brālēnu un māsīcu, kā tas ir radu bērniem no Kristīnas Ruģeles Kārkliņas puses. Manas māsas Ilonas paraksts. Tātad šī ir vēstule, kura tika nobloķēta no Jūrmalas bāriņtiesas puses. Šāda un līdzīgas vēstules ir tikušas bloķētas arī iepriekš. Kāds ir likumīgs pamats tā saucamajai valstī, kas piesavinājusies Latvijas vārdu, darīt šādi? To vislabāk viņi paši atbildēs, proti par saviem noziegumiem, jo viņi ir noziedznieki. Jautājums. Kāpēc es atkal un atkal vēršos pie viņiem, ja reiz uzskatu viņus par noziedzniekiem? Viens no pamat iemesliem ir, lai cilvēki ieraudzītu Latvijā, ka mums ir nolaupīta valsts, un viņa nekad pa īstam nav arī izveidota uz tiesiskiem pamatiem,
jo tiesiskie pamati, kad tie pastāv, tie paredz visu cilvēku taisnību ievērot vienlīdzīgā veidā. Taču tas nav noticis, nenotiek un nenotiks esošajai parazītu sugai, bīdot savu morālo kropļu politiku. Nav nozīme partiju nosaukumiem. Tur strādās salašņas, un pēdējie salašņas raujās pie varas ar retiem izņēmumiem. Jo šie retie izņēmumi, kas tiecās pēc varas, bieži vien tautas valodā runājot, aplaužas un apdedzinās, jo ierauga, ka tur panākt saticību un mieru, uz cilvēku vajadzībām vērstu politiku nav iespējams. Tādēļ, ka tā suga sūc asinis. Tā ir cita dēle, bija pirms tam arī agrākas, kas sūc un turpina sūkt, kura tautu uzskata par resursu. Nevelti jau sen ir iedibināti tādi vārdi kā cilvēka resurss, un no tā saucamās Padomju Savienības laikiem ir ieborēta tāda atziņa cilvēku prātā, ko par atziņu nevar saukt, ko krievi sauc par dolgkroģiņe. Es gribu pateikt tik vienam cilvēkam. Nevienam cilvēkam nav nekāds dolgkroģiņe. Mēs neesam nevienam neko parādā. Tas, ka šie morālie kropļi ar visām savām partijām, partijēlēm ir panākuši, ka cilvēki ir iedzīti parādu jūgā no Pasaules bankas puses un citiem fondiem un korporācijām, tie ir viņu parādi. Lūk, viņi ir parādā jums un mums, mūsu bērniem, bet viņi šo nastu ir uzgrūduši tev un man. Vienkāršiem cilvēkiem Latvijā. Es aicinu cilvēkus apdomāties un pamanīt, ka tas, kas ir noticis ar manu ģimeni, ar maniem bērniem, tas nepaliks šādi. Tieši tāpat tas nepaliks šādi arī no šo parazītu puses, jo viņi postīdami turpinās savus posta darbus. Un jo inertāka, vienaldzīgāka būs sabiedrība, jo daudz biežāk tiks izpostītas arvien nākamās un nākamās ģimenes. Kā jau minēju, manas māsas, manu radinieku vēstules šad un tad, ieskaitot šo lasīto, ir nobloķētas. Arī manas ziņas ir laika pa laikam bloķētas. Ja agrāk viņi vēl formāli atsūtīja ziņa saņemta, tad tagad pat to pašu vairs nesūta. Tātad viņi saprot, ka es esmu jau daudzkārt pierādījis no savas dzīves, no viņu darbiem pret mani un maniem bērniem, ka viņi savu darbu neveic. Viņi veic noziegumus un kā noziedznieki ir arī atmaskoti. Šo es arī daru un turpināšu darīt. Režīmi mainīsies, tie kritīs cits pēc cita. Jebkura slampu vara kritīs un visi tie salašņas ar saviem paltrakiem, melnajiem vai zilajiem, dzeltenajiem vai citā krāsā. Par krāsām nav runa. Viņi visi kritīs. Un ziniet, kas to apliecina? Pirmā pazīme, kā to arī atklāja svētie raksti, ir vājprāts. Kad vara jūg prātā, tā savā debilitātē sāk uzspiest politiku citiem. Un paskatieties uz tiem salašņu dienestiem, ieskaitot VD Dešņiku kantori. Viņi vēršās pret cilvēkiem, da par jebko. Pat par to, ka cilvēki dziesmas dzied, par to, kādā valodā runā. Vai tā nav morālā kroplība? Tas ir idiotu bars. Idiotu bars. Viņi pat nav spējīgi šo sadzirdēt, ka viņi ir idioti. Tāpēc, ka viņi ir idioti. Viņi dzīvo no tautas asinīm. Parazīti. Sekta, kurai nav nākotnes. Sekta, kura ir par apkaunojumu atsaukties uz Latvijas vārdu. Jums salašņu sekta, lai ir odu un dunduru liktenis. Par barību zivu, par to, ko jūs esat darījuši. Jums nāksies atmaksāt. Un mūsu bērni sauks pēc taisnīgas atmaksas. Tieši tāpat, kā to daru šobrīd es
Un es neatstāšu to tā, kā ir šobrīd. Tas, ka jūs salašņas esat daudz, visādi morālie kropļi, ar savām visādām bļembām, melnajiem uzvalkiem, tiesnešu salašņas, nebūs nekāds attaisnojums tad, kad ļaunums, ko jūs radījāt, nāks pēc jums, tieši pēc jums, manas ziņas. Jūs varat nobloķēt, mani jūs varat cenzēt, mani jūs, morālie kropļi, varat mēģināt vajāt. Bet es esmu spējīgs atbildēt dažādos veidos, un tāpēc mīstaliņi jums būs raustīties, kā mīstaliņu baram, kā šakāļu baram, jo atmaksa nāks, un to jūs sagaidīsiet.